Labdien, dārgie klausītāji, cienījamās dāmas, godātie kungi. Sveicināti nu jau ne tikai citā laika zonā, bet arī citā gadā ar jums nu jau iepazīto un iemīļoto trijodu, man Dāvi un mans kolēģis Gustav un Valter. Kā jums soks šajā gadā, kā jums sācies jaunais gads, jaunais 2026. gads, Džek? Tas ir jautājums mums vai skatītājiem? Jums. Džek. Es nevaru ar skatītājiem pašlaik. Jā. Nē, nu ļoti labi, jā. Labi iesācies gads. Varbūt tās mazliet bija apslims. Tas tā varbūt nebija patīkamākais, bet tā citādi no basketbola viedokļa ļoti forši. Vai mums ir gads iesācies tikpat labi kā Latvijas universitātē? Nevienam nav iesācies gads tik labi kā Latvijas universitātē. Ja salīdzina ar iepriekšējo gadu katrā ziņā. Divreiz vairāk uzvaras, ne? Nē, tas jau bija iepriekšējā sezona. Jā. Bet jūs uzvarējāt kādu spēli šajā gadā? Nu, pagājušajā gadā. Ar LU? Jā. Nu, ļauj apstīties un dabūt čekot. Mēs Užavas kausā uzvarējām. Bija tā, jā. Bija CS un tad bija Tukums, man šķiet, pagājušajā gadā. Vai tas bija aizpagājušajā gadā? Kaut kas tāds bija. Bet arī Igaunijas Latvijas līgā kaut ko uzvarējām, ne? Mēs uzvarējām sezonas pēdējo spēli pagardājumā Tartu mājās. Mēs sezonu pabeidzām ar uzvaru. Egli tur nospridzināja toreiz. Bet jā, pagājušā sezonā mums kopā bija tieši 2 uzvaras Latvijas universitātes komanda. Otru uzvaru bija pret Kēlu Kulbetu 4. janvārī. Tā kā no 4. janvāra un... Nu jā, 2 uzvaras mēs pagājušā sezonā sasniedzām. CS vēl bija 24. gadā. Nu. Tā kā tāda super maza atkāpe par mūsu sasniegumiem Latvijas līgā nu jau aizgājušās sezonas sakarā, bet jā, nu mazliet tad pārunāsim par Latvijas basketbolu Užavas kausu, par to, kas tad mums ir pēdējās spēles, kas mums noticis. Un jā, tad mazliet pieskarsimies vēl novēlējumiem Latvijas basketbolā zināmākajiem tēliem. Izdomāsim, ko varam novēlēt viņiem 2026. gadā. Tā kā, nu sākam pa kausu varbūt. Kam ir kas ko pateikt, kas grib uzņemties? Nu, pilns ar pārsteigumiem, jāsaka tā. Pagaidām vismaz pietrūkst varbūt tā. Nu, lai skatītāji un klausītāji zinātu, mēs ierakstām Latvijas universitātes un RSU spēles laikā, bet ar spēles beigas un izskatās, ka LU uzvarēs tomēr pirmo spēli, tad es gribēju teikt, ka pietrūkst tikai tā RSU uzvara, lai būtu vispār pilns ar pārsteigumiem. Jo uzvarēja nefavorīti, Valmiera uzvarēja pret VF, Liepāja uzvarēja pret Zeļiem. Tā kā vismaz interesants sākums, un tad jau otrajā spēlē gaidām sīvi mači. Pilns ar pārsteigumiem, tas tu domā 3. kārtā, kas mums ir CD fināli. Jo iepriekšējā kārtā tomēr laikam nebija mums neviens pārsteigums. Tur tika visas vadošās komandas uz CD fināliem. Bet CD finālos, jā, tur es varu tev tikai piekrist. Tiešām ļoti interesants pirmais aplis ir noslēdzies. Jā, jāsaka gan, ka Gulbeni gan arī parūpēs par pārsteigumu. Knapi pietrūka, lai pārspētu LU. Jo tā spēle tiešām vienbrīd likās, ka wow. Jo LU bija, man šķiet, -20. 3. ceturtdaļas beigās vidū kaut kas tam līdzīgs, un viņi tomēr beigās kaut kā atķeprojās atpakaļ. Un overtājumā tika galā. Uz kaut kāds, pat nezinu, bet uz Gulbens tīri tā, ka viņi nebija varbūt fiziskajā formā, tādā kā nepieciešams, jo tur vecākais Kaufmans izskatījās jau tāds diezgan neformā, diezgan pavecs, un Braška arī Kaufmaņi. Bija baterija nosēdusies uz spēles beigām. Sākumā viņš nenormāli spridzināja, bet, jā, diemžēl tā spēle neizdevās Gulbenai pārsteigt. Un, starp citu, es joprojām esmu ļoti liels. Es joprojām neizrunāju, kāpēc kausa nav līdz vienkārši viena spēle, kas uzvar, tas uzvar. Mārča Mendes stilā saprot, papildus ienākumu un papildus spēles un tā tālāk, bet tomēr tas viss pasākums šķist tik ļoti interesantāks un arī pašlaik šajā brīdī būtu pavisam interesants pusfināls sanāca.
Nu, Jā, astoņdaļfināls bet ir līdz vienai uzvarai. Un tur jau arī, laikam, var būt tie pārsteigumi, un tas būtu pat vēl iespējīgāk, ja, piemēram, satiekās LBL2 komandas pret, nezinu, piemēram, RBS juniors pret VF. Tur, nezinu, pēkšņi vienā spēlē kaut kas notiek. Bet, nu, man arī mulsina tas, ka pēc tam ir atkal pārlet uz 2 spēlēm, uz kaut kādu summu, un tāds, nezinu, visticamāk, man vecāki nezinātu, ka tagad iepriekšējā kārtā vienu uzvaru, tad pēkšņi lecam atpakaļ, tad atkal finālā viena spēle, un tur baigā lēkāšana. Un tikai tādi cilvēki, kur tiešām seko līdzi, to izprot un atcerās. Sarežģīti. Jo it kā, jā, nu tas, ko jūs sakat, un it kā, nu, ja mēs tā paskatāmies, ja tiekās tādas komandas savā starpā, kā ir sanākuši šoreiz, nu, ka visas LBL1 komandas savā starpā un Latvijas universitātē sanāk ar RSU, tad man it kā nav problēma. Ka ir 2 spēļu summā, vairāk spēles, interesantāk. Nu, tur es saprotu tādu principu. Bet varēja taču sanākt tā, ka Gulbens Buki tur tiek tālāk nevis Latvijas universitāte. Un pēc tam nākamajā kārtā, nu, no tāda sportiskā viedokļa, ja Latvijas universitātē nebūtu RSU pretī, bet, nu, piemēram, Ventspils vai Ogre, tad nu, Gulbens Bukiem nav variantu 2 spēļu summā. Savukārt vienā spēlē, jebkas var notikt, tagad arī nu, tā pieskaroties citam sportam, ja, nu, Anglijas futbols, FA kausā 6. līgas komanda izsita Anglijas kausa ieguvējs. Ja. Līdz ar to, nu, tas ir tas, kāpēc visā Anglijā to futbolu mīl, tāpēc tas, kāpēc viņiem viņš ir tur varbūt tās baznīcas vietā. Un jā, tur to lietu saprot. Nu, pie mums man gribās teikt, ka mēs esam kaut kādā, nu, nezinu, 10 gadus atpakaļ, 15, varbūt 20. Nezinu. Nu, tas tā kaut kāda līdz galam nav izstrādāta sistēma, bet nu, vai kaut kas mainīsies, nezinu. Vēl par tiem apsitiem runājot, tad arī Jēkabpils gan īsti pārsteidz Ogri. Pēc pirmā puslaika bija plus 20, vai ne, Valter? Jā, sanāca komentēt. Bija kaut kāds plus 20 nebija, bet bija 18, 17, nu kaut kāds liels plus pie 20, katrā ziņā tuvāk nekā pie plus 10. Un arī līdzīgi kā Dāvis teica par vecajiem bukiem, nu tad Jēkabpils buki arī nosēdās mazliet uz otro puslaiku un džekiem, kam viss lidoja iekšā, nekas nelidoja grozā. Nu, Magonam visu spēli pietrūka kaut kādu metienu, viņš tā arī neiemet. Man liekas, neviens rejets, kas mazliet pietrūka, jo Magona jau trāpa no distances, ar to ir bijis pazīstams. Bet, nu jā, tur bija nereāli, tur bija, viņi iesāka no distances, man liekas, 7, 8 tālmetienos, vai kaut kas tāds, vai pat vēl trakāk. Nu, bet jā, beigās Ogres pieredze nosēdināja. Jā, Rihards Strauss tajā spēlē sākumā bija... Absurds metiens, bet iekšā kaut kāds. Es atceros, ka bija kaut kāds, kur viņš pamānīja strojku, tad kaut kāds bija steptrūs, un viņš iemet pret dēlu, vai kaut kas tāds traks, un vēl ar sodu iemet pret kaut ko. Jā, vienkārši tas, es nezinu, bija uzreiz tāda intriga, uzreiz tādas iespējas, un žēl, ka neizdevās Jēkabpilī. Viņiem... gan Strauts iesāka 3-3 no trojkas, gan arī Mikus Sokolovs, kurš no Madonas pievienojās no LBL3 komandas. Viņš arī iesāka 3-3 trojkās. Viņi abi pabeidza 4-9 un 4-7. Tā kā, nu, pārsvarā tie pārējie metieni otrajā puslaikā jau lidoja. Bet, nu jā, tas tā par to spēli. Jums nav tā kā neliekas dīvaini, ka ir tik maz pārsteigumu bijuši kausa laikā, cik viņam tur 4 gadu laikam vēstur ir. Principā gan vai nav bijuši pārsteigumi, kad no LBL2 uzvar un tiek tālāk pret LBL1 komandu. Ir bijuši kaut kāds atsevišķs spēles, kā piemēram tur Kandava uzvarēja Liepāju vienā spēlē un vēl kaut kas bija, neatceros tieši kurus. Buki uzvarēja Valmieru. Man šķiet. Jā, pareizi. Pagājuši gadu, aizpagājuši gadu, jā. Bet tāpat summa zaudēja un netika tālāk abas gan Kandava, gan Gulbeni. Nu redzi, bet ja tajā gadā būtu bijusi viena spēle, tajā kārtā, nu tas būtu bijis grūts gads. Mēs visi atcerētos pat par kuru gadu mēs šobrīd runājam. Bet mēs tagad vairs neatceramies kaut kur pirms 2 gadiem. Pēc vēl 4 gadiem vispār liksies, ka jau 10 gadus atpakaļ tas notika. Jā. Tā kā, nu, labi, tas atkal atgriežoties pie formāta, bet jā, piekrīt, nav vispār upsetu. Un es nezinu, kāpēc tā.
It kā neliekas, ka tā atšķirība ir tik milzīga. Ok, fiziskā sagatavotība, tas skaidrs, bet kaut kādas lejas gala komandas, kā LU Liepāja brīžos, vai nezinu, Valmiera arī bija slikti gadi iepriekš, tad liekas, ka tās komandas tā kā varētu nokost tās labākās LBL2 komandas, bet tāpat beigās izrādās LBL1 komandas daudz labākas un 2 spēļu summā parasti dominē. Nu jā, tāpēc arī sveiciens līdz ar to basketbola klubam Salaspilsē, kuri džeki, kas it kā LBL2 tur dominē un visus sit lupatās, bet tad aizbrauc atpūsties uz Ziemassvētkiem. Liepājas džeki joprojām turpina trenēties tajā brīdī. Cik man ir zināma informācija, Salaspilsē aizdīja tieši vienu treniņu pēc Ziemassvētkiem, kamēr Liepājnieki turpināja trenēties, un tad beigās arī sanāca 63-114. Nu, es domāju, ka tad mēs atgriežamies pie tā, ko tu teici par to fizisko sagatavotību. Tur vienkārši tur jau ir tā atšķirība. Vienā spēlē vienam var uzkrist, otriem var neuzkrist, bet lielāka varbūtība uzvarēt ir LBL1 komandai, pat ja viņas būtu pēc spēka līdzīgas. LBL1 vienkārši trenējās krietni vairāk un intensīvāk. Es nezinu, daudz kā Kandavā ir, jā. Bet, Es varu pateikt, ka Kandavā noteikti mēs trenējamies līdzvērtīgi. Varbūt ne tik daudz, bet līdzvērtīgāk LBL1 komanda. Bet, jā, es palielam skatoties tās spēles, tā atšķirība ir fiziskais stāvoklis, jo talanta ziņā, protams, pirmās līgas komandas ir labākas, bet tāda tīra prasmes, ko vajag IQ, LBL2 komandas īsti neatpaliek. Plus piedāvājam tām LBL1 lejas gala komandām vienmēr ir tas, varbūt tas kaut kur zemapziņā tas spiediens, ka viņi spēlē pret top LBL2 komandu un pasarga Dievs viņi zaudēs. Un pasarga Dievs ko neuzskatīs paklups un tad noteikti to spēli pieminēs vēl pēc tam vēl gadiem. Līdzīgi kā mēs atceramies, ka Kandava kaut kad misiski uzvarēja Liepāju un Buki uzvarēja misiski Valmieru. Līdzīgi arī būtu tagad, tikai vēl lielāks fiasko, jo šeit bija tikai viena spēle. Kāpēc Kandava šogad nepiedalās? Es to jautāju mūsu menedžerim. Viņš, ja pareizi atminos, viņš teica, ka īsti, arī laikam finansiāli iemesli, bet arī negribēja grabināt to naudu, jo nav jēgas braukt un spēlēt un zaudēt. Kaut kas tāds bija. Kaut kāds tāds. Spēle būtu bijusi pie jums. Spēle būtu bijusi Kandavā, viena spēle pret LBL komandu. Izklausās pēc atrunām. Es pats biju sašuts, bet nākošais. Varbūt nākošais. Labi, tas tā par Latvijas kausu. Man šķiet, ka svarīgākajiem pieskārāmies. Redzēsim, kā mums otrajā kārtā vai FC izlīdīs pret Valmieru. Tur viņiem ir -14 pēc pirmā apļa, vai Ogrei sanāks pārkāpt -17 pret Ventspili. Es gribu teikt, ka drīzāk, ka nē, bet arī to redzēsim. Un Liepājai. Paldies, Gustav. Un Liepājai ir +9 pret Zeļiem. Tur atbildes mačs, es domāju, arī būs gan interesants. Starp citu, kāds no jums skatījās VF pret Valmieru? Nē, man bija paralēli jākomentē 2 igauņu spēli, kur spēlēja Tartu pret Kalevu, un es šaubos, ka kāds Latvijas to spēli vispār noskatījās. Bet jā, nē, es neredzēju. Bet es mazliet skatījos, jā. Es nezinu, kas tur notika, kāpēc Vefs. Jo -14 ir tas zaudējums. Tas nav vienkārši neuzkrīt paklupa, bet -14 jau tomēr ir. Es pat nezinu, vienkārši Valmiera ļoti labi izskatījās. Metiens iekšā bija izskatījās, ka 3 reizes vairāk gribēja, 3 reizes vairāk sitās. Varbūt redzējāt, arī bija ielikuši Valmieras sociālos tīklos, kā Kaspars Vecugars pacēla tautu publiku. Kad Teits Jones dabūja ragus, piemēram, tad tur bija labas emocijas. Un es pat gribētu teikt, ka arī uz papīra Valmiera ir talantīgāka komanda. Jo piedod atvaino Raivo Butīriņu, bet ja Raivo iet starp pieciniekā mūsu labākajā komandā, tad kaut kas nav kārtībā. Jā. Viss kārtībā, Raivo normāls džeks. Nē, par to nav vispār diskusija, bet vai viņš ir VF galvenais centrs, arī diez vai. Jā.
Dāv, tu to spēli neredzēji pats, ja es saprotu. Nē, es tikai apskatījos statistiku. Tikai neredzēju pats. Redzēju, ka atkal Steņonis. Valter, kā pareizi jāsaka? Steņons, jā. Steņons. Steņonis. Okay. Jā. Bija double savāds. Es redzēju, ka īsti Verfam ārpus Portera nebija īsti palīgi. Jā, Bertāns bija, bet man šķiet diezgan vāji procenti uzruka. Jā, es nezinu, kā vienkārši tā tik ļoti tā netalantīgs uzrukums šķiet viņam arī atskatoties uz Champions League spēlēm, tik ļoti tā netalantīgi un tik tā caur gaļu, caur sāpēm, un tagad vēl piedāvā nav galvenais gaļas sumdītājs Toro komandā vairāk. Līdz ar to kaut kas viņam jādomā. Piedāvā starp piesniegā iet Rodrigo Būmēsters, par kuru man ir daudz lietas, kuras teikt. Ne par kā cilvēku, bet basketbola ziņā. Nu, tās arī ir tavas attiecības. Tev ar web spēlētājiem, tev arī Bertāns nepatīk. Jā. Labi. Par apņemšanās, bet novēlējumi nākamā gada Latvijas, kā jau es pirmīt minēju, tēliem, lielākajiem tēliem. Vai ir kāds īpašs cilvēks, ko gribam iesākt, ko gribam tā verbāli apmīļot, vai nav preferences? Es gribētu izcelt savu kursu biedru, savu bijušo komandas biedru, Jūru Filipu Vītolu. Viņš, kā jau mēs visi basketbola fani dzirdējām, redzējām, ka viņš dodas aizsargāt valsti un ir iesaukts armijā. Tad novēlēšu viņam veiksmi. Un gaidām atpakaļ basketbola laukumā. Un, jā. Jā, lai izdodas. Tiem, kas atkal mazāk varbūt tās zina, tad Jurijs Vītols tā teikt neizturēja vai tieši izturēja loteriju un tika iesaukts armijā. Tā kā tiešām veiksmi viņam. Katrā ziņā interesants nākamais gads būs Jurim. Par Filipu gan es nezināju, bet jā. Gustav, tad varbūt tās arī, tu te labi iesāki, turpini. Kam vēl? Labi, būšu klasiķis un teikšu Kristaps Porziņš. Un novēlēšu viņam veselību labāku jaunajā gadā un atrast jaunu komandu, kura mērķē cīnīties par titulu Nacionālajā basketbola asociācijā. Ko Atlants nemērķē titulu? Pašlaik man liekas, ar Treja Younga maiņu viņi parāda, ka viņi vairs nepretendē tā īsti. Es esmu to tā nolasu. Un man šķiet, Atlanta pati mērķēja Kristapam Porziņam jaunu komandu. Viņi novēl Kristapam atrast jaunas mājas, teiksim tā. Jā. Bet jā, es tev pilnībā piekrītu, veselība un citas mājas, jo iztērēt savus pēdējos labos prāma gadus komandā, kurā notiek aktīva pārbūve un aktīva jauno spēlētāju attīstība, ir diezgan nevajadzīga šajā situācijā. Cerams, ka viņš atradīs kādu kontenderu. Kur jūs novēlētu, piedod, kas to pārtrauc beigās, bet kur jūs novēlētu Kristapam atrast mājas jaunās? Siltumā vai tādā kādā Detroitā? Vienalga, kur jūs novēlēt? Vispār, kad tu sāki to teikumu, jautājumu, tad man pirmais iešāvās prātā Detroit Pistons, bet es nezinu, kāpēc. Gudri prāti, vai ne? Domāju līdzīgi. Jo, ja viņam... Turpin. Ja viņam būtu līgumā vairāk gadi, tad man liktos joprojām Atlanta interesants variants. Līdzīgi kā mēs runājām ar Gustavu sezonas sākumā, un mēs tur cēlām gaismā, cik ļoti viņš ar Treju Youngu būs super un cik ļoti būs labi. Toreiz mēs nezinājām, ka Youngs ir tāds mazs vēzis garderobē un ka Porziņam veselība būs tāda nepārāk laba. Bet tas tā aizstāvot pašiem sevi. Bet man joprojām liekas, ka viņam tā vieta Atlantā ir tīri interesanta. Tas, ka vienkārši nevar salikt to veselību kopā. Tas ir šausmīgi žēl. Jautājums, vai vispār kāds viņu baigi grib? Ja viņam tā veselība ir kāda ir.
un atdot pret viņu treidā kaut ko vēl pretī. Nu, jā, tieši tā. Tad es labāk pagaidu, kad viņam līgums beidzās un parakstu viņu kā brīvu aģentu. Kas arī nebūtu slikti Kristapam. Tas būtu interesanti arī man kā skatītājiem, jo Kristaps, man liekas, nav bijis vai nekā brīvais aģents savā karjerā. Nu, viņš bija ar Bostonu, kad viņa aizmainīja uz Bostonu, tad viņš kļuva par brīvu aģentu, bet uzreiz parakstīja ar Bostonu līgumu. Nu, jā. Bet viņš nekad nav sajūties, ka viņam nav darba vieta. Nav tā, ka zvanīja 30 komandas un tad ņem jau izvēlēt, kurā. Ne, nu, gan jau, ka tā arī bija, bet viņš vienkārši varbūt gribēja palikt Bostonā. To jau mēs nezinām, bet jā. Tāpēc es būšu mazliet tāds svaigāks, un es viņam novēlu atrast tieši caur free agency to savu pareizo ceļu, lai varbūt tas varētu būt tā lielāka izvēle viņam, kurā okeāna krastā, tad Amerikas pusē, tad piezemēties. Skaisti, Dāvi. Tu esi nākamais. Par Krista Porziņa vēlējumiem. Nu, tu vari arī turpināt un iet tālāk par sarakstu. Nu, būtībā lai viņš stāda veselību kārtībā, un tad free agencijā varēs atrast sev patīkams mājvietas, lai arī ko viņam sirds kāro, vai tas ir vienkārši siltu vietu, vai arī tas ir kaut kas, kurš aizdīs sarunu. Jā, Golden, manuprāt, ļoti ideāls, optimāla vietas, kur viņam atrasties, bet te jau redzēs. Es turpināšu sarakstiņu ar līmeni zemākiem cilvēkiem. Negribu teikt līmeni zemākiem cilvēkiem, bet ar Eurolīgas mūsu spēlētājiem un ar Rolandu Šmitu. Ko jūs novēlētu Rolandam Šmitam? Ko tu pats novēlētu Rolandam Šmitam? Es viņam novēlētu turpināt gūt pārliecību un turpināt spēlēt tā līmenī, kādā viņš ir spēlējis pēdējos pāris mēnešus. Es nezinu, cik viņam ilgs līgums ir ar Anadolu. Gads vai divi ir, manuprāt. Okay. Vairāk jau Eiropā pa lielam nav. Nu tā, gads vai divi lielam visiem spēlētājiem. Es viņam vēlos novēlēt, lai viņš atgriežas kā viņš Žalgirī. Un lai būtu mums viens latvietis atkal Lietuvā, un lai gribētos aizbraukt uz Lietuvu un pafanot. Mēs esam daudz runājuši gan kadrā, gan ārpus kadra par to, ka Eirolīgā par vienīgā komandu, par ko gribās fanot, ir kā viņš Žalgiris. Līdz ar to viņam tur sanāca pirms Strinkjērī. Un es gribētu, lai viņš tur atgriežas. Un atkal ir tā stabila pirmā viola. Nu, ja ne pirmā, tad otrā viola. Nu, lai ir tā lielā loma, jo Švaros FSA jāsaka, ka viņš tur spēlē, tad nespēlē. Tad viņš vienīgais garais paliek, tad viņš vienkārši stabili spēlē, jo nav citam spēlēt. Bet, varbūt tās, ja negluži Žalgirī, tad būt tādā komandā, kur viņš ir tas galvenais čāls, tas galvenais spēlētājs. Es nezinu, vai viņš pats to grib, bet es to viņam gribētu novēlēt. Jā, un es tad novēlu paturpināt to, ko tu, Valter, teici. Tad viņš būs pazīstamos ūdeņos. Un tā kā viņam patīk makšķerēt, tad es viņam novēlu lielu lomu un bez asakām. Skaisti. Paldies. Es atkal nenovēlētu viņam Žalgiri, jo es Žalgiri novēlētu kādam citam Latvijas basketbolistam, kā veicot pakāpienu uz augšu. Uz augšu. Tu minēsi? Jā, kādam ielausties Eirolīgas vidē vai arī. Es gribēju teikt, ka tu domā Artūru Žagaru, bet ja soli uz augšu, tad tas ir kāds cits. Tam ir jābūt Lomikam. Runājot par Lomiku. Ko jūs viņam novēlētu? Kāda ir viņa šī jaunā gada apņemšana? Es novēlētu palikt Eirokausā un nedoties uz Eirolīgu viņam. Jā, jo viņam ir tas, ko es tikko teicu par Šmitu. Viņš ir atradzis to savu vietu, kur viņš met regulāri daudz punktus. Viņš tikko iemetā Eirokausā 33 punktus un 6 piespēles. Un tas ir wow, jā. Līdz ar to
Jā, es nevajag gluži Neptūnās, bet jā, palikt tā Eirokausā arī būt turpināt būt tam līderim, jo tas ir tas, kas mums izlasē arī nepieciešams. Bet atkal tad ir tāds filozofisks dabas jautājums, vai labāk palikt tajā mazajā ūdenī un būt lielajā zivī, vai arī tomēr kaut kā tiekties uz kaut ko augstāku, tiekties uz būt zivī lielākā Viņš jau ūdenī. ir tiecies divreiz, un divreiz nav sasniedzis to mērķi, tikt spēlēt īsti Eirolīgā. Jā, sākums gan ar Asvelā, gan arī Virtusā. Jā. Tā kā, tas, ko Gustavs saka. Vai trešo reizi kāpt uz tā paša grābekļa? Trešo reizi var beidzot nostabilizēties. Pie pareizas situācijas, pie pareizās komandas, pie lomas, pie trenera viņš, protams, ka varētu spēlēt Eirolīgā. Es domāju, ka tas pat nav īsti jautājums. Bet vai pienāks tas brīdis, un es nezinu, man liekas, ka viņš ir stabils Eirokaus spēlētājs, un es novēlētu viņam tur palikt un būt līderim un mest punktus un izbaudīt basketbolu. Jā. Zini kā, no otras puses viņam tikai 30 gadi paliek šogad. Tas jau ir tas vecums, kad tieši ir labākie gadi. Varbūt tas, ka tomēr ir vērts vēlreiz pamēģināt. Un kā viņš Žalgiris komanda būtu, varbūt tās tiešām tā foršā komanda, kurā iekāpt. Vai nav tā, ka mēs visi latvieši sūtam uz Kauņu? Tas bija mans mērķis. Skaidrs. Tas Tad bija mans plāns. nākošais gads Kauņa Žalgirīs starp piecinieks. Žagars pa 1, Lomašs pa 2, Kuruts pa 3, Šmits pa 4 un Kārlis Šiliņš pa 5, piemēram. Aiziet maucam. Šmits pa 5 un Bertāns pa 4. Kaut vai, jā. Tā Šila no Beņģa sākās 6. Jā. Jā, un Jānis vispār, Gailīts jā, galvenais treneris. Vai ne? Un kā viņš Žalgiris nomaina imidžu un sāk spēlēt tumšas sarkanās formās. Un Rīgā, nevis Kauņā. Jā. Ejot tālāk, jūs jau pieminējāt vēl viens Eirolīgas spīdeklis mūsējs, Bartāna kungs, Dāvis Bartāns, vārdu brālis. Es iekurgulēšu un teikšu, es viņam novēlu izbaudīt Dubai, izbaudīt to lielo naudas summu, kuru viņš dabū spēlējot Dubajā, un dzīvi, kuru viņš ir sev nodrošinājis Dubajā. Un izbaudīt vienkārši ārpus basketbola lietas un basketbola lietas arī. Izbaudīt to, ko viņš neizbaudīja pēdējos gadus NBA, kad viņš īsti nespēlēja. Tagad viņš spēlē un dara, ko grib laukumā pa lielam. Kad viņam ir bumta, viņš var mest no jebkuras pozīcijas laukumā. Tas būtu arī tas, ko es novēlēju. Jums nav tāds sajūta, ka Dāvis Bertāns no visiem tādiem šobrīd Latvijas vadošajiem basketbolistiem ir tāds spēlētājs, kurš ir visilgāk un vienmēr baudījis basketbolu? Jo viņš tiešām, viņš katrā komandā, kur ir, viņš dara to, kas viņam labāk sanāk. Viņš izskrien, viņš noķer, viņš met. Un aizsardzībā citreiz sanāk labāk, citreiz sanāk sliktāk, bet viņam nekad nav tāds tā kā kaut kāds liels spiediens izdarīt kaut ko vairāk. Viņš vienmēr nebūs tas komandas galvenais spēlētājs. Viņš izskrien, viņš ķer, viņš met, viņš neko neveido. Viņš izskrien, viņš ķer, viņš met. Līdz ar to viņš jau ir izbaudījis diezgan. Turēt kādu mazliet baudīšanu, novēlēt kādam, nezinu, kādam Kurucam, piemēram, vai vienalga. Žagaram varbūt izbaudīt, kas ir basketbols, nevis tikai Žagaram, kabinets. jā, tur jā. Tur Valds Valters, es domāju, var vislabākos vēlējumus Žagaram novēlēt. Un viņa dēls, protams, Kristaps Valters arī. Jā. Bertānam es varētu novēlēt, lai ir tas sezonas beigas tādas, lai ir Dubajai cīņa par tituliem un lai arī nākamie gadi ir tādi ražīgi. Mēs runājam tieši par no tādu tabulas viedokli. Mēs varam pieskarties arī Igaunijas Latvijas līgas latviešu komandā. Novēlēt viņiem kaut ko. Piemēram, Sākam no lejas gala uz augšu. Jā, droši. Kas ir lejas galā, Valter? Lejas galā ir Latvijas Universitātes komanda. 14 spēles, 1 uzvara. Novēlam daudz panākumus un veselību un izturību. Un īstenībā atrast to kaut kādu savu
savu redzējumu, jo patiesībā, nu, man kā bijušajiem Latvijas universitātes spēlētājiem, skatoties uz to, kas šobrīd tur notiek, es līdz galam laikam nesaprotu, kas ir tas Latvijas universitātes koncepts, ko tad šī komanda mēģina turpmāk darīt, jo, ja viņi plāno cīnīties par titulu, tad tā kā tie cilvēki, kas tiek piesaistīti no citām valstīm, būtu, mazliet tāda ambiciozāka jāņem. Tajā pašā laikā, ja mēs plānojam attīstīt jaunos Latvijas spēlētājus, tad priekš kam vispār mums tie ārzemnieki ir vajadzīgi. Varbūt tās atrast to savu vīziju pareizo. Varbūt tas būtu tāds manējais novēlējums. Jā, es piekrītu, un es vēl varbūt pat neko sliktu neteiktu, ja būtu, piemēram, tur 1 vai 2 ārzemnieki. Viņi pastiprinātu, iedot rezultātu kaut kādos brīžos, atnest uzvaras, kas tāpat nav. Bet šis tieši pēdējais papildinājums, arī viņš ir varbūt meistarīgākais, labākais. Viņam ir 26 gadi, un vispār nesaprotu to jēgu, loģiku, lai piesaistītu principā pieredzējušu ārzemnieku, kurš atnes 1 uzvaru, bet ko tas ilgtermiņā dod Latvijas universitātē, nesaprotu īsti. Piedāvām, kā var atrast tādu spēlētāju? Kā tas vispār ir iespējams? Viņš ir ar 5 vārdiem, 2 uzvārdiem, saīsinājumā Maiks. Viņam nevienā no šiem vārdiem nav rakstīts vārds Maiks. Tik daudz jautājumu par šādu piesaisti. Jā, viņš, tā kā tu pareizi pēc, īstumā viņš arī atnes to uzvaru, spēlē pret Liepāju. Bet kur ir tas ieguvums Neilandam, Kazākam vai Bergmanim tajā, kad viņiem ir pievienojies šāds spēlētājs, kurš nospēlē 30 minūtes vidēji spēlē? Tiešām ļoti neizprotams, kas šobrīd tur notiek un kāda ir nākotne Latvijas studentu komandai. Jā, kāda jēga dzīties pēc tās 1-2 uzvarām, ja tikmēr uz beņķa nespēlējot pūst, teiksim, Harijs Kaupmans, teiksim, tas pats Timurs Peiners, nezinu, kaut kādi jaunie nosīt perspektīvie spēlētāji, kuri vienkārši netiek pie spēlēšanas, jo ir paņemti pāris melnieki, pāris ārzemnieki, kuri ir paņemti ar domu dzīties pēc tās 3 uzvaru sezonas, pēc tās 4 uzvaru sezonas, kā tieši atšķirības ar 2 un 4 uzvarām. Jo tā citādi, jā, tas, ko tu saki, bet jo tā citādi jau, zin kā, tas viss pārējais ir forši. Ir jauns treneris arī, kuram dot iespēju, trenera asistents jauns, kuram dot iespēju. Tas koncepts, ka viņi spēlē ar 8 cilvēku rotāciju katrā spēlē, tas ir kaut kas jauns. Viņi pieiet no tādas datu analīzes puses tām spēlēm, un tas viss ir rīktīgi forši. Kādam ir jābūt selmlauzim, un kāpēc Latvijas universitāte to nedarītu tādā brīdī, kad viņi ir tā kā mazliet, varbūt tās sliktākā pozīcijā, tieši finansiālā viedokļa, kā citus gadus. Bet šo es nesaprotu. To, ko mēs tikko izrunājām, to es nesaprotu. Līdz ar to tas man tā kā apgāž visu to, kā tā viņu pārējai pieejai. Bet, jā, šī ir tāda garāka tēma, ko būtu interesanti parunāt varbūt tās atsevišķā epizodē. Jā. Vai kā Liepāja? 10. vietā turnīra tabulā ar 3 uzvarām līdz play-offam diezgan tālu, bet, Gustav, tev kā kurzemniekam dodam pirmo iespēju. Nezinu, jānovēl atkal tas pats, kas citiem veselība, bet man liekas, ka Liepāja vēsturiski ir bijusi tāda vieta, kur visi traumējās un bieži traumējās un nevar atnākt no traumām atpakaļ. Vismaz cik es atceros. Liepājas komandas tad arī šogad tā ir. Tur pēkšņi kausa spēlē Petrovičs noplīst, un tad Dusels nav, un Fērbergs ilgāku laiku nebija. Kuruts tur tāds, viena spēle ir, viena spēle nav, un viņiem tā rotācija ir tik maza, ka viņiem tas katrs spēlētājs ir ļoti svarīgs, un tad, kad kāds izkrīt, tad tā rotācija samazinās, nāk kaut kāda džeka no sporta skolas, un tas jau atkal nav tas līmenis, lai cīnītos ar top komandām. Tā kā
Kaut kā tā. Un es novēlu tikt kausa pusfinālā izsdzēļus, jo tas būtu tāds pārsteigums. Es tieši gribēju teikt, ka mans novēlējums ir uztaisīt to savu sezonu, ja nesanāk līgā, tad uztaisīt to sezonu ar Latvijas kausu. Un treneris Visockas Rubens ir regulāri savu komandu aizvedis vismaz līdz pusfinālam. Es atceros, es biju atradis viņu tikai pirmajā gadā ar treneri Rubenu netika pusfinālā, bet pārējās 4 sezonas viņi ir tikuši vismaz pusfinālā, un arī 22. Gada sezonā viņi tika finālā pret Rīgas VF, kur viņi zaudēja. Līdz ar to vēsturiski Liepājai ir sanācis aizcīnīties līdz tam top 4, un es novēlu vismaz arī līdz pusfinālam tikt šogad, lai ir tā sajūta pēc sezonas, ka nebija nemaz arī tik švaki kā līgā pēc 15 spēlēm 3 uzvaras. Jā, es novēlu atkal tā perspektīvā skatoties, turpināt būt klubam, kurš kalpo kā pakāpienu solis kaut kādiem jaunajiem spēlētājiem, kā piemēram šajā gadījumā Petrovicam, Kurucam, tam pašam Eglam, Krūmiņam iespējams, ja mēs viņu uzskatām par jauno spēlētāju joprojām. Ja viņš ir vecākais komandā, tad diez vai. Bet vecākais komandā viņam 25 tikai paliks. Un jā, turpināt būt šis pakāpiens solis, šis trampolins. Un vēl Duselam turpināt to, ko viņš darīja sezonas sākumā, ja filmēt TikToks un Instagram reels, jo to viņš ir pazaudējis kaut kā ikdienas rutīnā, bet to bija forši redzēt un vairāk tāds ārzemnieks mūsu komandās. Labi, basketbola klubs Ogre. Viena no 5 Latvijas komandām, kas ir play-off zonā. 17 spēles, 8 uzvaras, 8. vieta. Es labprāt pirmais par Ogri izteiktos. Novēlu, lai viņiem ar Pērnaus komandu sanāk uztaisīt intrigu sezonas beigās no tāda sportiskā viedokļa, lai ir interesanti pavērot šīs 2 komandas, lai mums ir intriga par to, vai būs astotnieks jau zināms saulaicīgi vai nebūs. Tas tā varbūt tās ir tāds slikts novēlējums no vienas puses izklausās, bet no tāda skatītāja viedokļa pārāk neatrauties no Pērnaus. Tas būtu tāds no skatītāja viedokļa novēlējums, bet pašai komandai, protams, ka ir atgriezies Bērs. Atkal ir pastiprināts garais gals, līdz ar to komanda nav tā pati jaunākā, arī to pašu jau veselību pa lielam gribās novēlēt dīvainā kārtā, bet viņi ir tāda ļoti mājiska vide skatītājiem, lai tāds arī turpinās un lai jaunie basketbolis nāk iekšā Ogrē un gan jau, ka viss būs labi, tā jau redzēs, kā viņiem sanāks sezonas beigās. Jā, es novēlēšu viņiem Latvijas līgas play-offos neuzkļūt uz Liepājas. Jo pēdējos gados uzkļūšana uz Liepājas nozīmē gandrīz automātiski izkrišana ārā no play-offiem, līdz ar to es novēlu viņiem kaut kā neuzkāpt uz tā grābekļa atkal. Varbūt arī šogad laikam grūti. Man liekas, ka Vēfs arī jāskait iekšā, jo Kristaps Tilbs parasti viņus nogalināja. Tā kā Kristaps Tilbs, man liekas, ir tā atslēga. Bet šogad izstāsta, ka diezgan skaidrs, ka var jau būt, ka Latvijas universitāte tagad ar saviem papildinājumiem to Liepāju kaut kā nokož uz sezonas beigām. Bet man jau gribās domāt, ka Liepājai sanāks aizmukt un nesanāks Ogrei pret viņiem tikt virsū. Bet no labs novēlējums katrā ziņā ar izdomu. Labi, tālāk. Valmiera. Jā, domāju, ko varētu novēlēt, bet tas varētu novēlēt viņiem kaut ko skaļu un kļūt par Latvijas čempionu. Tas būtu forši. Man liekas, tas, kā Valmiera ir mainījusies pēdējos gados, es atceros, ka tur bija arī līdzīgs koncepts kā Latvijas universitātē šobrīd, ka tur bija
pilns ar latviešiem, kur varbūt nebija tie paši talantīgākie, meistarīgākie, un tad tika pielsīt klāt tādi apšaubāmi leģionāri, un arī sitās par pēdējām vietām, un likās, ka tā komanda iet uz bankrotu drīzāk, nevis kaut kur uz augšu. Bet tagad tā komanda mainīsies pēdējos 2-3 gadus, un ir ļoti patīkami vērot. Plus man vienmēr ir paticis, ka dod iespējas kaut kādiem talantīgiem treneriem, un es uzskatu, ka Kaspars Vacagars ir tas jaunais talantīgais treneris. Un jā, man patīk, ka tas sastāvs principā ļoti patīkami skatīties to komandu. Uz komandu tiešām ir patīkami skatīties. Tur ārzemnieki arī ir atrasti pietiekami interesanti. Un komanda tiešām tādi vizuāli vērojot ir viena no top komandām. To arī, lai saglabā vīru un pārnes arī uz nākamo sezonu. Vēl arī tā atmosfēra, kas viņiem ir, es gribētu teikt, ka pats labākā starp latviešu komandām. Vienmēr tāds sajūta, ka ir pilns tajās mājas spēlēs, un tie fani ar bungām piedāvā visu to olimpisko centru, un tā ir tāda forša atmosfēra, manuprāt. Un arī no spēlētāju viedokļa līdz ar to ir interesanti spēlēt. Cik es atceros, arī tie grozi bija diezgan patīkami. Viņi ņēma to bumbu pretī, un tiešām skatītāji ir visās 4 pusēs laukumam, kas spēlējot Latvijas universitātē, skatītāji vienkārši nav īstenībā. Es gribēju teikt, ka vienā pusē, bet īstenībā jau skatītāji nav. Jā, Valmierai daudz pozitīvu var atrast šogad. Arī par treneru kolektīvu nevar nepiekrist. Ventspils? Jā, nākamā ir Ventspils. Viņiem ir vienāds uzvaru skaits ar Valmieru. Abām ir 11 šajā brīdī. Ventspils arī ir komanda, ko ir ļoti patīkami vērot. Viņi ātri spēlē, viņi daudz met tālmetienus. Viņiem ir, mēs jau citā epizodē daudz par Ausēju runājām, bet viņiem ir arī Kamerons Šeltons, kurš ir vienkārši visos laukuma galos. Viņš met, viņš vāc rībāns, viņš dod piespēles. Un viņi arī spēlē tā ļoti ātri, tā ļoti parīzistiski. Arī, lai to viņi saglabātu. Jo, zin kā, ir daudz visādas komandas, par kurām gribās fanot, un Ventspils savā ziņā ir viena no tām, jo viņi katru gadu tiek pret VF, un viņi katru gadu zaudē. Mūžīgie otrie. Kā var nefanot par viņiem? Salauzt to mūžīgu otro lāstu. Tas būtu mans novēlējums. Vai nu kausā, vai nu Latvijas-Igaunijas līgā vai LBL. Kausā diezgan parocīgs zars viņiem ir. Nāk pretī LU vai RSU. Tā kā vieglāk zari grūti iedomāties. Tā kā viss paši rokās. Dāvi, tev kāds komentārs par BK Ventspils? Es novēlu viņiem atkārtot to pašu, ko viņi atkārtoja. Spēlēt tādā veidā, tādā stilā, tik labi, kā viņi spēlēja pagājušajā gadā LBL play-offos. Un aizkāpties atpakaļ līdzīgi kā pagājušajā gadā uz fināliem. Un nedaudz labāk nosartēt Igaunijas Latvijas līgā, jo pareizi atminos, viņi izkrita ārā ceturtdaļfinālā. Netika nemaz top 4. Rīgas abas komandas. Ko gribam sākumā, VF vai Zēļus? Tabulā VF ir zemāk. Tie, kas zemāk, tie, lai arī iet. Tad kurš grib iesākt par melni baltajiem? Es varu iesākt, un man ir pirmais negatīvais, un es ticamāk, ir pēdējais negatīvais novēlējums, jeb es es negribu teikt novēlu, bet laikam jau novēlu nebūt par čempioniem šo sezonu. Nevienā no līgām. Lai kaut kas mainītos, jo tagad ir tāda stagnācija, manuprāt. Viņi ir Latvijā karaļi, neaizskaram tur, principā, spēlē ar pirmo, otro sastāvu, vienalga tāpat beigās uzvarēs. Un gribētos, lai tas mainās, lai bišķiņ sapurinās gan vadība, gan vispārējie. Un bišķiņ to budžetu lielāku pateicis, savāc labāku komandu, labāku komplektāciju veids. Un lai mēs arī Čempionu līgā varam pafanot par kādu komandu, nevis aizējam
uz arēnu, pustukšu arēnu un skatāmies, kā viņi zauda Ungāriem un visādiem tādiem vēliem. Tā kā tā. Jā, es tev piekrītu par ka viņu fiasko, ka viņu zaudēšana visos turnīros šogad būtu liels iegūms Latvijas basketbola līgas komandām un Latvijas basketbolam kopumā. Jo tas tiešām būtu beidzot tāds modinātājs zvaniņš viņiem, ka vairs nevar braukt ārā čapļap, bet ir arī kaut kas reāli, ka viņam beidzot ir reāla konkurence Latvijā. Beidzot pēc, kad pēdējā reize 2016. gadā viņam bija reāla konkurence Latvijā, kad Valmiera Ordo viņus pieveica finālā LBL. Vēl bija arī 10 gadu pauzes, ir laiks beidzot. Vēl bija arī Ventspils, protams, ziedlaikos vai neziedlaikos pēc ziedlaikiem, kad pirmā Latvijas-Igaunijas līgas sezona bija, tad arī uzvarēja Ventspils un Roberts Stamhers spēlēja ģitāru. Tā kā arī tad bija konkurenti kaut kādi. Jā, piekrīt. Es arī neatkārtošos. Mans novēlējums arī ir ne uz šo sezonu, bet uz nākamo sezonu sakārtot, lai mums ir starptautiskais basketbols arī jaunajā gadā, nevis tikai sezonas pašā ietvarā, pašā sākumā. Un pēdējā komanda Rīgas Zēļi. Foršākā komanda manās acīs. Vismaz šo sezonu viņi ir tā uzkundzējušies, jo visu, ko viņi dara apkārt basketbolam, padara šo komandu daudz interesantāku, līdz ar to radošumu arī nākamajā sezonā. Un tas ir arī šo sezonu nobeidzot, lai nākamajā sezonā arī ir tā iespēja starptautiski kaut kur varbūt tās augstāk uzspīdēt par Ziemeļlīgu. Tā kā, jā, tas mans novēlējums, lai mums ir vēl viena Rīgas komanda starptautiskās skatuves. Bet vai Ziemeļlīga nav starptautiska skatuve? Nē, ir, jā, vienkārši šobrīd to līgu tā kaut kā, man liekas, neuztver nopietni cilvēki, arī es tajā skaitā. Jā, tā kā es novēlēju Valmierai Latvijas čempionu titulu, tad es novēlu Zeļiem Latvijas-Igaunijas līgas čempionu titulu. Jo kaut kad tas kauss ir jāpaceļ, viņi pacēla fraktu Baltijas superkaus, vai kā saucās šis izdomātais turnīrs, bet es piedāvāju un novēlu viņiem izcīnīt kaut ko daudz nopietnāku, un lai būtu Latvijas-Igaunijas līga. Jā, es novēlu viņiem kaut ko atkārtošos, lai viņi uzvar un lai viņi beidzot dabū sastāvā vairāk par 8 vai 9 cilvēkiem, jo viņam pēdējo mēnesi vai pēdējās nedēļas ir bijuši 8 spēlētāji pa lielam rosteri un vispārējie traumēti vai arī iesaukt armijā. Līdz ar to cerams, ka viņi dabūs vairāk spēlētājs un cerams, ka viņi pieveiks VF un cerams, ka viņi pacels to kroni sev virs galvas. Vēl varam novēlēt atrast Toms Skuju aizstājēju, jo šobrīd tas izskatās, ka neizdodas tik raiti, kā cerētu. Kluba vadība gan jau. Jo nomainījies, jo leģionārs ir otrais piesaistīts. Jā, kurš tas, kāds viņam bija uzvārds? Pegs? Pegijs. Viņš esot bijis ārkārtīgi nelaimīgs. Ļoti nelaimīgs Rīgā. Viņš bija ļoti nelaimīgs Rīgā un vadība saprata, ka būs labi. Un Rolands Šulcs iet pa viens. Tas ir interesanti. Jā, viņiem paša vārdiem viņš nemāk driblēt un dot piespēles, un viņam nepatīk. Bet mums šeit mācīs. Par ko Zeļiem nākamā spēle? Tad, pieņemsim, ka Liepāja kausā atbildes spēle, tad Arturs Sauckas Rubens gan skatījās šo epizodu, un tad skautinga reportā uzrakstīja, ka Šulcs nemāk driblēt un dot piespēles. Pret Ventspilu pēc 2 dienām. Līdz ar to iespējams, ka šī atziņa, šī trenera Fogeļa skautinga lapās būs izceļām. Jā, treneru Fogeli, ja tev vajag vēl kādu informāciju, droši padod ziņu. Visu kaut ko izstāstīt. Nosauc savu telefonu numuru, varbūt.
Tā kā tā, lielos vilcienos esam visus apdāvinājuši ar novēlējumiem. Ar veselību. Ar veselību un visiem visu uzvarēt. 11. janvārī Ziemassvētku citā laika zonā atkārtojas. Līdz ar to, Dāvai, tu gribi kaut ko teikt, pirms mēs noslēdzam šo epizodu? Jā, es gribēju novēlēt to jums kaut ko. Es gribēju jums novēlēt veselību un panākums un baudu. Jā. Paldies, ka esi tik oriģināls. Dāvim uzvarēt LBL2 līgu, jā, novēlam. LBL2 līga, Extra līga, Lietuvas kausa un darbdienu līga. Un tad būs baigi forši. Gustavam atrast kādu radošu piegājienu, lai tiktu virslīgas redzeslokā. Kā jau varbūt tās skatītāji nezina, bet Gustavs mums ir ļoti liels futbola cienītājs. Futbols vispirms, jā. Futbols pirmais, jā. Tā kā varbūt tās būs cita laika zona futbola kaut kāds atzars. Jā, vispār, ja kāds meklē kolēģi futbola podkastam, tad sazinieties ar mani. Arī rakst komentārus. Bet šogad ir pasaules kausa futbolā. Gustav, kas tavi super agrīnie favorīti? Brazīlija. Vienmēr esmu bijis par Brazīliju, vienmēr būšu par Brazīliju. Vinijs sakārtos. Nu, labi, bet realistiski, kur jūs uzvarēs? Brazīlija. Okay. Kāpēc tā nebūtu Brazīlija? Normāli. Viņi vienkārši viņi nav uzvarējuši šajā. Bet Anglija, protams. Nu jā. It's coming home. It's coming home. Tieši tā. Tā kā tā, mazliet pagurķojušies arī esam. Nu, paldies skatītājiem, klausītājiem, kas mūs tik ilgi ir noklausījušies. Ar jums bijām mēs, pilnā sastāvā Valters Dāvs un Gustavs. Un tiekamies jau citās epizodēs. Čau! Jā, ierakst komentārā savu jaunā gada apņemšanos, ja jūs tik ilgi noklausījāties. Tā. Jā, tā.